Nu. Latviešu biedrības goda tiesa apspriedās un nolēma, ka šis tiesas lēmums ir atceļams sakarā ar to, ka pamat iedzīvotāju tiesības dzīvot savā zemē, savā īpašumā, savā vienīgajā īpašumā ir absolūti neaizskarams. Un es uzskatu, ka mums visiem ir jāvēršās pie pasaules sabiedrības un jāliek visiem saprast, ka Latvijā notiek genocīds pret pamatiedzīvotājiem. Tas vairs nav pieļaujams un ir jāaizsargā latviešu ģimenes, ir jāaizsargā latviešu biedrība no viņu banku atņemšanas un ir jāturpina mūsu iesāktais darbs, lai latvieši Latvijā varētu dzīvot droši savā zemē, savā dzimtenē un nebraukt projām, nebēgt prom no šīs valsts, kur nevalda likumi, kas aizstāv latviešus, kas aizstāv pamatnāciju, kas aizstāv pamatiedzīvotājus. Bet tā nav deklarācijas. Un lieta ir tāda, ka es tiesnesēji arī paziņoju, kad šī lieta nevar tikt izskatīta kā civillieta, bet viņai ir jānotiek kā kara nozieguma lietai, kurā ārzemju bankas, okupējot mūsu zemes, izdzen mūs no savām mājām. Un ka mums nav savu valsts struktūru, caur kurām mēs varētu savu darbu šeit saņemt atalgojumu un īstenot mūsu pamatiedzīvotāju un Latvijas pilsoņu ieceres. Ka šeit ir kara stāvoklis, un mēs pieprasām, lai šeit notiktu kara nozieguma tiesa ar Nordea banku, kā iesaistīto noziedznieci. Un tāpat tās šī izumu sēta jau sen ir caur latviešu dzīves telpas atgūst procesu nodota man pārvaldīšanai, un tajā atrodās ļoti daudzas būtiskas organizācijas, kuras veids pasaules kara apstādināšanu un dzīvības uz šīs planētas saglabāšanu. To visu ir lēmusi šī tiesa, un tā ir vienīgā leģitīmā tiesa Latvijas Republikā šobrīd. Un jums ir jāatjauno leģitīmas tiesas jūsu ciemos un jūsu novados. Pulcējieties, veidojiet 9 goda tiesnešu tiesas un lemjiet paši tiesu, kā mūsu senči to darīja. Un vairāk jūs varat sabūt informāciju par to mūsu mājaslapā labiet.lv, Latviešu biedrības mājaslapā. Liels paldies jums! Tieši tā. Un lai augstākie spēki ir ar mums! Labi.